Ceturtdienas balsojumā. Koalīcijas līgums nosaka, ka lēmumu koalīcijā var pieņemt ar 4 piekdaļām. Līdz ar to, lai virzītu budžetu nākamajam posmam, tā varētu teikt, 4 piekdaļi bez Nacionālās apvienības balsīm nebija. Līdz ar to mēs nevaram piekrist, ka būtu koalīcijas līgums pārkāpts. Kā uzskat vienotība, bija vai nebija pārkāpums? Mēs uzskatām, ka tas ir bijis pārkāpums. Mums arī faktiski ir vilšanās par to, ka samērā tehnisku detaļu dēļ Nacionāla apvienība neatbalstīja budžetu, pie kura daudzi cilvēki, simtiem cilvēku ir strādājuši jau gadu. Ja ir pārkāpums, vai būs sankcijas pret partiju? Šo man ir grūti komentēt, mēs konkrēti par sankcijām nekādām neesam iekšēji runājuši, bet tas, ka tas ir pārkāpums, to var Jūs to tā traktējat. Ko jūs ZZS apsolījāt apmaiņā par viņu labvēlīgo balsojumu? Es domāju, ka jūs apdrošinājāties kaut kā, vai ne? Es domāju, ka Zaļo zemnieku savienība šo brīdi vienkārši izmanto ļoti labi, jo viņi redz, ka koalīcijas partijas savā vidē ķildojās. Smatārkungs, kā tad palika ar Brigmaņu teikto, ka Zaķikungs ir piegājis pie viņa un lūdzis? Man ir grūti komentēt, ko Zaķikungs ir viņam lūdzis, bet es Brigmaņu vietā darītu tieši tāpat, jo valstī šobrīd vissvarīgākais ir stabilitāte un tie lēmumi, ko budžets arī dos sabiedrībai. Bet Zaķis pats izdomāja, vai tad bija partijas lēmums, ka iet pie zaļiem zemniekiem? Man ir grūti to komentēt. Es nebiju klāt. Es domāju, ka ļoti būtiski ir piebilst, ka pat ja Zaļo un Zemnieku savienība nebūtu balsojusi par budžets, tik un tā tiktu nodotas komisijām, un pat, ja balsojums rezultātā būtu pret, tas nekādā gadījumā nenozīmētu šī budžeta izgāšanos šajā posmā ar visām tām labajām lietām, kas lielā mērā arī pateicoties Nacionālajai apvienībai ir iestrādātas. Bet tas, pret ko es kategoriski protestēju, ka principiāli jautājumi, kas tika pieteikts jau labi sen, politiski jautājumi, kurš joprojām koalīcijas ietvaros nav atrisināts, ka tas tiek sauc par sīku tehnisku jautājumu. Es domāju, ka ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem tas ir jautājums par Latvijas nacionālo drošību, par to, kādā valstī mēs dzīvosim, kā mēs būvēsim ekonomikas pamats, un par šo jautājumu šobrīd koalīcijā vienošanās nav. Jūs sākāt par nacionālo drošību, uzreiz jautājums par uzturēšanās atļaujām. Jūs to visu laiku saistāt ar nacionālās drošības apdraudējumu. Jums ir konkrētas ziņas ar faktiem no drošības iestādēm, kas par to ir brīdinājušas. Tā skaitā premjeru kā valsts vadītāji. Bet konkrēti fakti, nevis lirika. Mums ir bijušas sarunas ar drošības policijas augstām amatpersonām, kas ir viesojušās Leitieškungs un viņa kolēģi, kas tieši nodarbojas ar šo jautājumu. Viņi ir teikuši, ka apturēt šo programmu, tas ir nacionālais apdraudējums. Apstiprinājuši to, ka šim pasākumam ir ļoti liela riska un minējuši arī konkrēts faktors, konkrēts ziņas par to, ka daļa no šiem cilvēkiem varētu būt saistīta ļoti liela iespējamība ar kaimiņu valsts spēcdienestiem, ka ap šiem cilvēkiem spieto vietējās krievlodīgo organizācijas, ka drošības policijas rīcībā nav pieejamo resursu, lai pārbaudītu šīs naudas izcelsmi. Tā kā, ja nekas nemainās šajā programmā, tad daudzus gadus, nezinām laiku uz priekšu, nezinām apmērā pie mums ieplūst ne tikai cilvēki, kas iespējams var apdraudēt nacionālo drošību, bet arī nezināms izcelsmes līdzekļi, kas ietekmē gan tautsēmniecību, gan arī politisko vidi. Drošības iestādēm nav politiskās funkcijas. Politiskos lēmumus pieņem Latvijā parlaments, pieņem valdība. Drošības policija var norādīt uz tiem riskiem un savas kompetences ietvaros veikt savu analīzi. Vai tiešām vienotība pieļautu nacionālu apdraudējumu? Nekādā gadījumā vienotību nepieļaut. Mums ir frakcijā bijušas diskusijas par to, uzaicinot gan Pilsonības migrācijas lietu pārvaldu, gan drošības policiju. Viņi norādīja uz kaut kādiem nākotnes riskiem, ja palielinātos apjomi, ja drošības policija netiktu galā ar konkrētajām pārbaudēm un tam līdzīgi. Tad drošības policija nacionāļiem saka vienu jums otru, vai kā tas sanāk? Man ir grūti komentēt, ko viņi saka Nacionāla apvienībai, bet par šo tehnisko sīkumu. Pēc būtības vienošanās visos no ultimātiem, ko ir izvirzījusi Nacionālā apvienība, ir panākts. Diskusijas ir notikušas, un rezultātā saistībā pēdējā astīta bija saistībā ar uzturēšanās atļaujām, un tur šobrīd jau noteikti strīds par to, cik liela tad tā kvota būs, vai 900, vai 500, vai 750 kaut kāds kompromiss un tam līdzīgi. Tā iemesla dēļ, šīs astītas dēļ, nenobalsot par Latvijas valsts budžetu, manuprāt, ir pilnīgi bezatbildīgi šobrīd. Tas, ko Smiltāna kungs sauc par astīti, tieši ar šo astīti aizklausēs ir saistīta miljonus latu rosību. Tas, ko mēs drīzumā redzēsim plašsaziņas līdzekļos, ir ļoti liela nauda, kas tiek ieguldīta kampaņās par šo pasākumu, un ja šī nauda tiek ieguldīta kampaņās, tad nav šaubu, ka ļoti iespējams, ka šī nauda tiek ieguldīta arī tiešā veidā. Un tas,
kāds iespējas šobrīd tas, ka mums ir neformāla informācija, kas saistīts ar Šīnu kungu, ar Šleseru kungu un ar zināmiem sabiedrisko kampaņu veidotājiem, PR ekspertiem, kas savulaik ir saņēmuši arī valsts pasūtījumus, tā kā man nav pierādījumi, es varbūt nesaukšu vārdus, bet tas, ko mēs šobrīd valdībā jūtam, ka acīm redzot valdībā ne tikai valdošās partijas nosaka dienas kārtību valstī un pieņem lēmumus. Ir kaut kas stāv aizmugurē ar lielu naudu un kam iespējams ir vēl krietni lielāka ietekme. Viena piebilde par drošību. Interesants vienkārši fakts pārdomā. Kopumā Latvijā ir izsniegts 66,000 uzturēšanās atļaujas. Konkrēti jautājumā, ko grib ierobežot Nacionālā apvienība uz nekustamo īpašumu, tie ir 5500, tātad 10 reizes mazāk. Tas, par ko es brīnos, ja reiz Nacionālā apvienība saka, tas ir apdraudējums, tad lūdzu sākam runāt par kaut kādu imigrācijas politiku, bet šķiet, ka viņiem vienkārši neinteresē izņemot tas, kas attiecās uz nekustamo īpašumu ierobežošanu. Tā nav taisnība. No šiem cipariem, kurus minēja Smiltāna kungs, liela daļa ir arī ārvalstnieki, kuri šobrīd jau dzīvojuši Latvijā, piemēram, Krievijas pilsoņi. Tāda situācijas ir ļoti dažādas, taču, ja mēs nevaram atrisināt visu kopumu uzreiz, tad, protams, jāskatās tas jautājums, ko mēs varam šobrīd atrisināt un kas ir ļoti akūts. Jo tieši šīs uzturēšanās atļaus pret nekustamo īpašumu ir tas sektors, kurš pieaug dramatiskā ātrumā. Ar katru gadu šīs atļaujas divkāršojas, un ja netiek ielikt nekāda ierobežojuma, ja šis process netiek pārorientēts, tad vienkārši grūti iztēloties, kāds ir gala iznākums. Jums ir konkrēti aprēķini par cik samazināsies cenas nekustamā īpašuma tirgū, ja šīs atļauju programma tiek slēgta? Nav mums šāda aprēķina, un šāda aprēķina nav arī bijuši ekonomikas ministrijai. Šo jautājumu mēs esam pietiekoši sen. Protams, ka tas nav atkarīgs tikai no šīs programmas pret uzturēšanās atļauju piešķiršanu. Ir pasākumi, kurus mēs rosinām arī šā gada budžeta sarunu kontekstā, kas ir ar mēķi veicināt šo tirgu, bet orientējot to uz vietējo patēriņu, proti kaut vai tāpat pirmā mājokļa atbalsta programma vietējām ģimenēm. Tāda nevis, ka nekustamā īpašuma tirgus, kas apkalpo tikai un vienīgi ārzemniekus, rezultātā vēl nepieejamāk šos īpašumus padarot vietējiem iedzīvotājiem, bet vietēji iedzīvotāji. Jūs sacījāt, ka kopš ceturtdienas jums ir bijušas neformālas sarunas ar premjeru. Kas bija tā pēdējā versija, ko jūs aprunājat? Kādam kompromisam jūs esat gatavi piekļauties? Tātad tie cipari, par ko mēs runājam šobrīd, ir 2014. gada kvota darījumiem ap 700-750 darījumiem, no kuriem noteikti skaits ir darījumi virs 500 miljonu. Ar katru nākamo gadu samazinot šo darījumu skaits no 150 līdz 200 darījumiem, un plus būtiski ierobežojumi, tātad vienotais slieksnis vismaz 150 tūkstoši eiro darījumam, neatkarīgi no atrašanās vietas, kā arī šīs iemaksas fondā vismaz 25 tūkstoši eiro apmērā. Tas ir tas piedāvājums, varbūt neturpinot arī par citām niansēm runāt, bet kopumā šis ir tas piedāvājums, par ko mēs būtu gatavi akceptēt. Vai vienotība ir gatava to akceptēt? Un šobrīd šādu versiju ir gatavs akceptēt premjeras vismaz pēc tiem signāliem, kurus viņš ir devis. Vai tas būs vienotības viedoklis, vai tas būs valdības viedoklis, kā es vēlreiz saku, tik daudz un tik naudīgs ieinteresētās puses šobrīd ir aizmugurē, ka to prognozēt līdz otrajam lasījumam var ļoti grūti. Ļausim vienotībai pateikt. Mums ir pagarināts priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 10. oktobrim. Tas ir faktiski nākamnedēļ. Tas nozīmē to, ka līdz tam brīdim būtu jāpanāk vienošanās, un es aicinu arī koalīcijas partnerus būt konstruktīviem un par likumprojektu, kurš nav budžeta paketē, viņu neizmantot, lai terorizētu budžetu. Tad vienošanās par tādiem priekšlikumiem nebūtu iespējams. Es domāju, ka kompromiss būs, vai tie būs 750 darījumi vai 900. Tā ir sīka tehniska detaļa, manuprāt, iepratīm tam budžetam, kurš šobrīd ir uzlikt uz spēles. Prognoz par to, vai jūs vienosieties vai aiziesiet no valdības? Es negribu šobrīd prognozēt. Mana iekšējā sajūta ir 50/50. Katrā gadījumā par šo jautājumu mēs esam priekšlikums snieguši Saeimā vairāk nekā 4 reizes, rosinājuši likuma grozījumus, un nekad nav bijusi pretimnākšana. Tātad šī jautājuma sasaiste ar budžetu ir vienīgā iespēja, un, kā mēs redzam, šobrīd vismaz ir runa par kaut kādu mēģinājumu šo procesu ierobežot. Vienotība gatava strādāt mazākuma valdībā? Vienotība ir gatava strādāt tā, lai izpildītu mums sabiedrībai dotos solījumus, un mums nākamgad jādomā par pensiju indeksāciju un vispārējo. Arī mazākuma valdībā esat gatavi? Tā ir skaitā, ja nebūs cits izvēles, mums tā būs jāstrādā.
mēs tomēr ceram, ka koalīcijas partneri ir konstruktīvi un kad saprot, cik nozīmīgi ir tie lēmumi, kas mums jāpieņem. Paldies, ka vismaz izskanēja šeit versijas par to, ka ir kādas kompromisa versijas un ka nākamais gads nav tas gads, kurā jūs būtu gatavi šo programmu slēgt pavisam. Tā var saprast. Mēs nekad neesam teikuši, ka tūlīt 1. janvārī jāslēdz, bet būtiski ir, jā, protams, tas būtu ideālais variants, bet būtiskākais būtu, lai mēs redzam, ka šī programma pamazām beidzās. Manuprāt, ļoti reti, kurš šādu virzību pašlaik gatavs pieņemt, tā skaitā ļoti konstruktīvā vienotība. Paldies, ka atnācāt. Studijā bija Raivis Dzinters no Nacionālās apvienības.